fantastisks. Šis ir viens no labākiem laikiem, nezinu, pēdējās 10 gadus laikā, ja ne ilgāk. Jo ir noteikti sajūta par to, ka vecais režīms mainās, ancient režīm. Kad tur kaut kādi tikumi, paradumi, cilvēki ar visām normām paliek par pagātnes vēstures daļu, diez vai nāks atpakaļ, kaut kādi jauni principi būs, kā cilvēki veido darba attiecības, visdrīzāk attiecības ar valsti. Tas viss, es domāju, tagad ir tapšanas procesā, un tieši tāpēc tas ir viens no jaukākiem, skaistākajiem brīžiem. Kaut kādā veidā notiek tāda kā, zinām, ilūziju uzdošana, par to, ka kaut kas var pēkšņi tiešām ekonomiski likumi var nepildīties, un mēs sākam, dzīvot vēl, pēc kādiem likumiem. Kad tādas ilūzijas krīt, tas jau ir labi. Tas nozīmē, ka cilvēkiem ir saprātīgāks priekšstats par savām iespējām un to, kas tālāk viņiem notiksies. Es domāju, ka notiek milzīga un pozitīva cenu korekcija, kas nozīmē, ka sāk pamazām varbūt stabilizēties vērtējums tam, ko cilvēki dara, un tas kļūst tā kā atbilstošāks ne tikai ieguldītājiem, bet arī apmaiņas vērtībai, ko var tur, teiksim, no viena celtnieka vai viena pasniedzēja vai viena finansista un tā tālāk. Sagaidīt, es domāju, ka tur tā korekcijas, pārmaiņas, veco paradumu beigas, tās ir tās lietas, par ko noteikti cilvēki par runās un attiecinās uz šo laiku. Es negribu teikt, ka visi teiks paldies, ka vienmēr ir kādi, kas zaudēs un lielas daļas zaudēs, bet tas, ka tās ir izmaiņas, un kas izmaiņas, kas nevis sliktāk uz lagāpus, tas viennozīmīgi. Tas ir raugās no tā, ko līdz šim nevajadzēja maksāt un ko tagad vajadzēs maksāt, protams. Taču tas, ka nekustamie īpašumi nebija ar nodokli, tas vispār bija viens no iemesliem, kāpēc mēs tajā lielajās iepēs esam. Tur nebija nekādas regulācijas par to, cik cilvēkiem jāmaksā par to, ka viņiem 1, 5 vai kāda īpašuma kur. Otrkārt, tas ir tas, par ko iet runa, ka tā ir vienlaicīga un skarba korekcija. Tādā ziņā, ka lietas, ko varēja un vajadzēja darīt laicīgi un ātri un mierīgi to var izdarīt, piedod mierīgi to var izdarīt, izglītībā to var izdarīt 2 gadu agrāk, nekustamā īpašumā par to no 6. gada runā, tas nozīmē, ka varēja arī 2 gadu ātrāk to visu izdarīt. Tad tas tagad jādara vienlaicīgi ar pilnīgi citu raksturu jautājumu, kas ir budžeta deficīta samazināšana, tāpēc, ka mēs neaizdod vairāk. Jo, protams, tas šī visiem zināms. Nebūtu finanses saspriegums, tad cilvēki turpinātu aizņemties un finansēt to deficītu. Vienkārši nav no kurienes. Tāpēc tas jāiespriež. Tādējādi sanāk kopā vairākas lietas, tāpēc tas ir tik sāpīgi, ka patiesībā tām bija jānotiek. Viņas agrāk vai vēlāk notiktu, tagad nenotiktu, pēc gada cilvēks sāk maksāt. Tas jautājums tikai par kurā gadā. Tas sāpi, tāpēc tas viss ir kopā. Tā. Iespējams, raugoties no tādiem korekcijas saistībā ar noskaņojumu tendencēm, tad šīs tuvākie 4 mēneši arī ir tas, kas ir tas vispretīgākais. Es domāju, ka tur pēc tam ir tas atskaites punkts, no kā kaut kas sāk tiek skaitīts, ka paliek labāk. Tas ir tā kā kara laikā, kad ir viss blokāda beigsies. Es domāju, ka tuvāko 3-4 mēnešu laikā blokāda arī beigsies. Valsts sektors atpakaļ darbā neņems. Tuvākos laikos noteikti drīzāk vēl vairāk samazinās. Pedagoģiskais sektors arī tuvākā laikā tā milzīgiem cipariem atpakaļ neņems. Nevis pedagoģiski, bet visas skolas un profenis un novas skolas. Finanšu sektors neņems, jo viņi saņēmās pirms tam un tagad laiž vaļā. Iespējams, eksporta nozares varētu tās sekmīgi iet kādus paņemt, bet arī tur jārēķinās ar to, ka eksporta nozarēm, lai tās būtu efektīvas, viņas nevar iziet uz baigiem cilvēkiem. Tur ir tehnoloģijas. Ja nav jēgas taisīt biznesu uz lielu cilvēku skaitu, kas ir daudz dārgāks pasākums nekā tehnoloģijas. Līdz ar to nav tā, ka mums ir tuvākajā laikā iespējas, tuvākā gada 2 laikā cerēt uz milzīgu jaunu darba vietu skaita pieaugumu. Jūs tagad iedomājaties 200 000, kuriem kaut kādā veidā valsts mēģina to visu pacietību subsidēt, bet tādā suboptimālā līmenī, kuram ir alternatīvas šādi dzīvot, migrēt vai uzsākt kaut ko no jauna. Šis tā kā piespiedu faktors, ka tev jau īpaši variantu nav. Vai nu tu veģetē, vai brauc prom, vai uzsāc. Es domāju, un jūs, ka nav iespējas 4. īpaši, ka tur jaunas darba, tad mums liels cilvēks skaits. Es domāju, ka liks cilvēkiem rosīties
un sākt nodarboties ar tādām pašu lietām, ar mikro uzņēmēju darbību. Šeit, protams, ir jautājums, kurš būs tas, kas izvietos pasūtījumu, jo tam, lai tādas darbības, tiksim, pakalpojumi vai citās jomās notikt, ir jābūt pasūtījumu. Kurš tad maksās par to? Es domāju, ka ja šo jautājumu atbild, proti, ja, piemēram, valsts uzskata, ka tā ir laiks tās intervencei un netiešās formās veicināt vietējo kā citu veidu patēriņu attiecībā uz pakalpojumiem vai mazām ražotnītēm, kur 2, 3, 4 cilvēki. Es domāju, ka tam vajadzētu aiziet rulēt. Tieši tāpēc, ka tā ir realistiskāka alternatīva pret to, ka diez vai mēs varam gaidīt lielu darba skaitu parādīšanos tuvākā gada laikā. Vienkārši nav saprotams, no kurienes tas varētu. Pieņem, ka varētu visu laiku reflektēt, ka latvieši nav tie, kas ir gatavi ar savu lietu iet, bet spiestā kārtā viņi ir gatavi pārciest algas samazinājums, spiestā kārtā viņi ir gatavi to un šito vēl pārciest, un es domāju, spiestā kārtā viņi būs gatavi arī pamēģināt pašnodarbinātības formu un uzņēmēt. Tur ir, man liekas, tas bija Britiem, tur pilns ar tādiem portāliem, kurā ir rakstīts pa jomām, ko cilvēku var darīt, ka viņiem gardīgi nav vairs ko darīt. Nezinu, tur tīri grafīti no sienām, ko vajag, tāpēc, ka, Rīgas domē, piemēram, saķērtātas sienas, ja? Vai, es nezinu, visas šīs te pārtikas vešanas cilvēkiem no lielveikaliem, kur paši slinki aiziet vai vēl turīgi, ja, un viņiem no laika, un viņiem, kas piezvana, jūs piegādājat to. Pagaidām tas ir dārgs pasākums, bet domāju, tur mierīgi var ielausties līdz ar to, teiksim, cieti, kas piedāvā par to, nezinu, visāds eskorts tur bērniem uz skolām, tāpēc, ka varbūt drošības apsvērumu dēļ. Tad, protams, var mēģināt to bezdarbu, bet ja ir iespējas vēl kaut ko aktīvi darīt, es domāju, arī tas, var stimulēt iekšēji, pat tad, ja es agrāk neesmu domājis par to, ka redz viens tur strādā un kā mēģina pelnīt, man tur uz bezdarbnieku jādzīvo, un, protams, kaut kas jau nāk, kaut kādā brīdī tas viss beigsies, un ja to laicīgi padomāt, es varu atlikt atpakaļ no savas bezdarbnieku pabalsts, kas varbūt sākumā pat nav mazs, dažus simtus, un bez tam kaut kā vienkārši uzsākt. Visādas kooperatīvās formas, ja? Visādas, piemēram, tās apmaiņas sistēmas, kurās es varu apmainīties bez naudas palīdzības ar visādiem lietām, un to var ieviest un padomāt, kas cilvēkiem ir nepieciešams, un sāk nodibināt šādus. Var ieiet sociālajā biznesā, kurš vispār ir balstīts tikai uz to, ka es vienkārši izdzīvoju, bet palīdzu citiem. Tas arī ir. Es domāju, ka tādā veidā tas ir tās jaunās formas, kas ir patiesībā mikrokreditēšana un mikro uzņēmēja darbība. Un tur noteikti savēlkot kopā tos, kas ir interesēti. Es saprotu, ka finanšu sektorā ir cilvēki, kas ir interesēti šito pamēģināt. Ja? Un, ja vēl tur ir kaut kāds tāda acu pievēršana nodokļu ziņā un teiksim, palaišana jaunās ekonomikas politikas režīmā no valsts, es nezinu, kāpēc tur nevajadzētu notikties no 200 000 līdz 10 000 kaut vai kaut ko tādu sākt. Tas nozīmē, ka ir ekspektācijas, kas ir tāds, ka man vajag 2. mēnesī 200% peļņu, tad acīm redzot, šim cilvēkam neveiksies. Un neveicās vienmēr. Kādiem cilvēkiem vienmēr neveicās. Savukārt ir cilvēki, kur spēja pielāgot savas ekspektācijas un zinām mērā samierināties ar to, ka viņi dienā varbūt nopelnīs 5, 10, 15, nopelnīs, ja? Nevis dienā, bet nopelnīs 5, 10, 15 latus, kas viņiem ļaus sākumā vienkārši turpināt, teiksim, normāli dzīvot plus mīnus, ja? Nedomāju to par peļņu. Es domāju, ka tādi ir tie jauno laiku varoņi. Šie ir ar tie tās personas, kuras var parādīt arī, kā latviešiem mierīgi iziet ārpus krīzes. Tad, tajā brīdī, kad viņi būs paši šo te nopelnīs, viņiem būs pilnīgi savādāks priekšstats uzskats par nodokļu maksāšanu, par to, ko viņi grib no pašvaldībām, ko viņi grib no valdības. Tā būs pilnīgi cita veida saruna. Ja šo cilvēku būs daudz, arī tīri sociāli politiski. Tā būs pilnīgi savādāki cilvēki, kuriem būs skaidri priekšstats par savām tiesībām, pienākumiem, tas, kas viņiem, kaut ko citiem ir jāpiegādā viņiem, tāpēc, ka viņi maksā nodokļus un tā tālāk. Tiem, kuriem ir interesi kaut ko interesantu, jaunu uzsākt un to labumu darīt, patiesībā sevi pārveidojot drīzāk. Un par to cilvēku kādreiz maksā milzu naudas, lai viņi varētu pārkārtot savu personību. Tur ar psihoanalītiķu palīdzību, ar, nezinu, kaut kādu guru palīdzību. Šeit ir iespēja to darīt, varbūt nemaksājot neko, vienkārši nenopelnot mūsu. Un es domāju, tāda motivācija tur jānotiek.